Orlando Corradi piedāvā Simba futbolists. Mondo TV Itālija ražojums, komponijas Džons Sposito. Nu ko? Domāju, mums jāiet pa labo tuneli, draugi. Bet kā ar direktīvu? Protams, varam nedaudz atpūsties, ja gribat. Bet kur ir Jāņtārpiņš? Ļoti dīvaini. Atstāju viņu tur tunelī. Jāņtārpiņ, Jāņtārpiņ, kur esat? Re, kur jūs? Jāņtārpiņ, vai kas notic? Kas notiek? Nu, protams, ka nē. Ko tad jūs te darāt viena? Vai esat droši, ka viss ir kārtībā? Jūs gribējāt apmuļķot savu veco tēvoci Foksu? Dārgais mans brāl, kas lēcies? Es esmu tik laimīga. Es redzēju uzvarētāju. Es esmu laimīga. Viņam viss ir kārtībā. Interesanti, kur gan viņa ir to redzējusi? Sekundi! Puiši, jūs aizmirstāt pašu galveno. Ja neturat līdzsvaru, jūs zaudējat laiku, bet ja zaudējat kaut tikai pussekundi, jūs varat zaudēt arī spēli. Līdzsvars, kustīgums. Vai jūs trenējāties? Vismaz centāties? Jā. Nu labi, paskatīsimies rīcībā. O'Hara, kusti nasti.
Hiena, esi uzmanīgāka. Pieskati bērnus. Bet tev vajadzētu būt uzmanīgākai. Tie tomēr ir mazuļi. Tik viegli ir tagad smieties. Nu, smieties, ka džungļos ir miers. Miers ir brīnišķīgs. Miers ir iestājies, pat neticas, bet tas ir iestājies. Jā, tā tiešām ir Dieva dāvana. Mums ir vajadzīgs oficiāls veltījums mieram. Mieram un brālībai. Oficiāls veltījums. Nevaru beigt uztraukties par mazuļiem. Ceru, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Viņiem tiešām viss ir kārtībā. Viņi ir muzikālā festivālā un labi pavada laiku. Jā? Bet kā tu to zini? Es to uzzināju pa sunu ķērpju sakariem. Šī vieta izskatās tāda savāda. Skat, cik te suņu! Vai jūs nevarētu nodziedāt vienu noti? Bet tev patiks labāk. Vienkārši šeinos no ceļa. Kāda smukulīte. Cik skaists. Sveiki, laipni lūdzam. Kas jūs tādi esat? Mēs esam no džungļiem. Grupa no džungļiem, tie esam mēs. Džungļi? Dīvains nosaukums. Kāpēc? Nosaukums ir diezgan oriģināls. Apsveicu. Bet kur ķērāt šo stilu? Jūs tādi pajauni, varbūt nostalģija, ritmblues, pat swings. Es nedomāju menuetu. Vienkārši gribu tikt līdz jūsu būtībai. Vienkārši es gribētu zināt, ko jūs spēlējat. Es jums pateikšu. Mēs sākam kā džungļu koris. Ak, Sauls, lieliski apsveicu. Apsveicu. Mūs interesē klasiskā mūzika, Šostakovičs, Persella, polifoniskie skaņdarbi. Iesim iekšā. Burvīgi jaunkundze, es esmu Žans Pjērs. Vai drīkstu jautāt, kādu repertuāru jūs šodien piedāvāsiet? Kaut ko francisku? Jā, bet es neesmu pārliecināta, taisnību sakot, mīlas šansons, bet franču mīlas mūzika ir viskaistākā visā pasaulē. Nu, protams, man prieks to dzirdēt. Ejiet prom. Mēs tikai sarunājamies. Jā. Es nedaru pāri. Vieglāk, draugs. Ej prom. Nu, protams, es aizeju. Ej prom. Tu nedrīkst pret viņu tā izturēties. Jūs pavisam nepazīstat dzīvi, princese. Vai ir jaunumi par uzvarētāju? Viņi visi ir ļoti aizņemti. Vai domājat, ka viņiem būs laiks mums palīdzēt? Nē, viņiem rūp tikai viņu mūziciņa. Mums nav vajadzīga nekāda palīdzība, mēs paši atradīsim uzvarētāju. Tas nav pareizi. Mēs taču neko nevaram ar to padarīt.
Tagad var nedaudz atslabināties, atpūsties, galu galā paklausīties mūziku. Var iedomāties, kas te notiek? Milzīga dažādība visām gaumēm, ļoti interesanti. Ko var sagaidīt no suņiem, ka nav nekāda saprašana no mākslas? Viņš domā, ka ir vienīgais pasaulē, kas zina visu. Padomā tik, par ko jūs čukstaties? Kaut kas pazemojuši par mani, jā? Uzmanīgi. Izbeidz. Taisnība, mēs klausīsimies mūziku. Tas ir tur. Nu, ko jūs gaidāt? Vai gribat būt pēdējie grupā? Tad es neredzu labāko grupā. Ko? Tāds pāķis. Skaidrs, es esmu labākā. Nu ko? Mēs džungļu bērni, mēs mīlam savus džungļus. Viena liela laimīga ģimene, Simba. Briesmas var draudēt vienmēr, pat laimīgos brīžos. Nekad nebija redzējis tik laimīgu hiēnu. Galvenais, ka tīģeris neatgriezīsies. Nu, es tā ceru. Vienalga nedrīkst aizmirst mūsu pagātnes uztraukumus. Mums vienmēr jābūt gataviem. Simbam taisnība. Es pārdzīvoju, kā tur mūsu bērni. Ak, neuztraucieties, māte Vilsene. Atcerieties, cik jūs bijāt drosmīgs pārdroši viņu vecumā. Kāpēc uztraucos par viņiem? Domāju, jums nav taisnība. Mūsu bērni ir iemācījušies būt uzmanīgi un nezaudēt veselo saprātu. Es zinu. Viņi joprojām ir muzikālajā festivālā. Vai ir kādi jaunumi no uzvarētāja? Pagaidām nav. Paldies, paldies, paldies. Bez liekām ceremonijām gribu jūs iepazīstināt ar mūsu kārtējo festivāla grupu. Kārnā Ciska un Resnā Aste. Forši, vai ne? Jums patīk? Ja es dziedātu ceru un neliktu jums vilties? Vai jūs domājat, ka kanārija putniņš šeit ir vienīgais aktieris? Ei, vai es esmu ko pateicis greizi? Es nevienu neapvainoju. O, kanārija putniņš. Labākā, labākā.
draugi! Šovakar pie mums ciemos ir grupa Viesi no džungļiem, un šajā grupā ir aktieris ar starptautisku slavu. Kanārija putniņš. Palūksim, lai viņa izpilda kaut ko priekš mums. Lūdzam, lūdzam! Lūdzam, lūdzam! Viņa aplaudētāji, tu tik skaties! Jā, paldies, paldies, paldies! Paldies! Kanārija putniņš! Tūliņ paklausīsimies! Paldies! 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 Es jums izpildīšu labāko no manas augusta izlases. Akapelo, maestro, ja neiebilstat. Nu, ko pamēģināsim? Es izpildīšu savu improvizāciju. Tūliņ viņa dziedās improvizāciju. Nu, klausāmies! Hey, yo, hey, yo, hey! Unbelievable! Viņa ir brīnišķīga. Jau tev taisnība, viņa ir burvīga. She's wonderful. Klausieties, draugi, džungļi ir izcils mūzikas un muzikantu avots. Jā. Sakiet, vai jums ir mūzikas skolas vai konservatorijas? Kādas skolas, nekāda skola nav. Čiči ir vienkārši talants. Viņa brīnišķīgi dzied, spēlē un deklamē. Jā, viņa ir brīnišķīga. Come along and sing with me. Come along and sing with me. Oh, winner, where are you? Uzvarētāji, kur tu esi? Uz laukumu centru! Kustieties! Nu, ko tu dari? Tu nedrīkstēji viņam ļaut iemest bumbu. Nespied viņu kā ceļa rullis. Kas ar tevi ir? Piedod, treneri, bet man vajadzēja viņu kaut kā apturēt. Tas tevi neataisno. Tas ir futbols, nevis grieķu romiešu cīņa. Es gribēju to izdarīt godīgi. Tad celies un ļauj viņam ievilkt telpu. Tu joprojām viņu spied. Treneri, bet viņš taču neceļas. Ārstu! Dodiet nestuvis! Tūliņ brītiņu! Celies! Piekrāpa, dod vien šurp.
Nav slikti. Vai te ir rinda uz baļuku? Nāciet ātrāk šurp. Paldies, bērnīt, tu esi jauks puisis. Labākais puisis pasaulē. Pat labāks par treneri. Ak, bērnīgi, es tevi cienu. Tā ir kļūda. Kas man ir ielicis brendīgu? Medicīniskā brigādē. Jāsēt, jā. Nedodiet viņam dzert. Labi. Kad īrietes acis. Bet tagad visi uz centra līniju un raiti. Ātrāk kustieties. Un ko jūs joprojām te darāt? Jūs esat ārsti un atstājiet ievainoto uz nestuviem. Jums nav tiesību to darīt. Kas te smieklīgs? Jūs sevi nosaucāt par futbola komandu, bet aizmirsāt par saviem pienākumiem. Jūs ielējāt alkoholu šī nabadzīga kaklā. Kā jūs iedrošinājāties, ko tādu darīt? Bet treneri, brendijs ir kā zāles. To rekomendē treneri. To rekomendē vientiešiem. Nē, mums to mācīja skolā medicīnas. Jūs mani nepiemānīsiet. Vai jūs mācījāties bārmeņu skolā? Trener, nu es esmu gatavs, esmu lieliskā formā. Tā lieta neies. Labs ir, es jums kaut ko pateikšu. Sportists, kas dzer, ir tūļa, mūļa, muļķis. Producents Orlando Corradi, režisors Kim Jan Oks.